tā sagadījies, ka mēs atkal esam Ogrē Radeks veikalā. Un šeit notiek interesantas lietas, tāpēc nāciet līdzi un es jums pastāstīšu, ko te var uzzināt. Nu, kā minimums te var satikt Ogres Radeksa Big Boss Kaspars Rogulis, kurš ir apkrāmējies ar visu kaut ko, un tagad mums par to visu stāstīs. Labdien, kungs! Labdien. Un kāpēc tev te ir caurules, dzelžas gabali, metāla gabali? Kā latviski saka, bleķis vienkārši. Tu vispār noķēri mūs te atbraucot, jo mēs tikko te eksperimentējām. Mēs jau kaut kādu gadu visādus eksperimentus veicam, jo teikt ir viens, realitāte ir kaut kas savādāk, un cilvēkiem tomēr gribās aptaustīt un paskatīties. Mums arī pašiem interesē. Es gribēju teikt, pašiem jau ir interesanti, kas un kā. Mēs mums tādas speciāli sagatavojām tādas ļoti sarūsējušas plāksnītes, spīdīgi te ir sāls virsū. Lai labāk rūs, ja? Jā, lai rūs labāk, un tad, kad viņi mums ir riktīgi ieēdusies, nu tad mēs te ņemam dažādus materiāls, kas ir pieejami veikalā un pūšam. Nu, tur te, lai apstādinātu rūsu, tautas valodā sakot. Jā, Brunoks raststop. Brunoks ir raststop. Tad mēs viņus, dažas plāksnītes ir nogruntētas, dažām uzliekam krāsu virsū. Tad, tā, ka mums ir laiks reizi nedēļā uzpūšam sāls šķidrumu. Nu, tā kā tas arī pie mums notiek. Šito mēs tagad esam šodien pabeiguši. Te arī te ir 3 dažādi produkti. Vai es pat teiktu, ka veidi, kā Latvijā cilvēki dara. Nu, un te pie tevis var paskatīties, jā, kas no tā sanāk. Kas no tā sanāk. Un viņš mums stāvēs, šitas galds ir eksperimenta galds, un arī galds, kur var, tie visi ir paraudziņi, kurus, kamēr gaida, ja krāsu kāds jauts, var paņem un paskaties, paprovēt. Tev var patīrīt kaut ko, vai tas strādā vai nē, nezinu, ādas sēdekļus tīrīt. Nu, ir kaut kādas krāsas baloniņi, black oili. Nu, te ir viss kaut kas, un vēl mums ir pāris kases, tā kā tie, kas... Ir ko darīt, jā? Ir ko darīt, kamēr tu gaidi, ka jauc krāsu, vari pacilāt, papūst, paeksperimentēt uz savas mašīnas. Un... Tas nozīmē, ka nav jāpaļaujās uz to, ka šis un visi citi kungi, te saka, tas gan ir labs. Jā. Te var atnākt un pamēģināt, un tad saprast, ka tas patiešām ir labs. Nu, vai labs, vai arī pretēji. Jā. Un šito mēs esam tagad pabeiguši. Viņš bija tāds arī sarūsējums. Šis ir pamats. Jā, kāds ir pamatā. Nu, tad, teiksim, te mēs brunoksiņu pūtām. Mēs vairākas izvilkām ārā, lai cenas arī var redzēt cilvēku, nu, kāda ir atšķirība lielāka, mazāka. Uzpūtām vienu, tad uzpūtām šitam, laikam, stone chips virsū ir bišķi nosmērējies ar balto, bet tā parasti lielākā daļa tā arī dara. Viņi uzpūš šito, apstādina šitas rūsu. Ir priekš tā, lai ar akmeņiem nenedaudz kaut ko pirms pēc tam vēl vienu var uzpūst virsū. Šitas ir tas pirmais palēto variants. Skaidrs. Ir astopiņu reku, te var redzēt, kāda viņam būtu jāuzskatās, jo mēs viņu klājām 2 kārtās, tā kā instrukcijā rakstīts, nevis vienā, un tad domā, kāpēc, lai tas iedarbotos. Tad mēs šeit pie tevis varam saprast, ka no šāda, teiksim, sliekšņa mēs teorētiski varam tikt pie šādas sliekšņa. Jā, un pēc gada, kad atbrauksiet tāpat kā tiem spārniem un tie, kas tie nostāvējuši ārā, varēs apstīties pēc gada. Protams, mums vēl bija tie strīdīgie jautājumi, jo rūsai ir 2 varianti. Vai nu viņi ir apakšā un nāk uz augšu ārā, vai viņš iziet cauri tomēr krāsai un no šitās puses. Kā to noteikt? Nu, varbūt mums gan jau speciālisti būs internetā, kas pateiks, kādā veidā to var redzēt. To visu, kas šeit ir, ja man tas liekas ir pieņemami, tad es eju iekšā, tuk, un saki, ko tu vēlies. Vai arī kaut ko no tiem visiem, kas ir tie paraugi, tu var papūst. Mums te bijis, ka cilvēks stāv tur, teiksim, disku tīrāmie ir vairāki varianti, jā, nu, arī tā sāpja, kad viņi tur paliek melni netīri. Te bija viens variants vēl, nu, viņš uzpūš, te pat iedod viņam ūdens šļūteni, paskaties, der, nedara, nu, ja tev patīk, lūdzu. Klausies, kas par izstāstu vēlreiz priekš visiem tiem, kas nezin tādiem kā es, kur mēs īsti esam. Es zinu, ka mēs esam Ogrē, bet pārējais... Mēs esam Ogrē, Daugavpils šosejas malā, Daugavpils iela 23A. Strādājam arī sestdienās, bijām domājuši svētdienās strādāt, bet kaut kad jau uz baznīcu saprat, ka ordeni neviens neiedos par... Jā. Sestdienās esam vienmēr pieejami, jo brīvdienās jau visi arī grib kaut ko padarīt. Nu jā, kad vēl nokrāsot mašīnu, ne sestdienas pēcpusdienā, vai ne? Nu jā, un kādi bija tie laiki, kā jums te varēja nākt? Laiki ir no 8 līdz 5. Tas ir darbdienās. Arī strādājam no 8 līdz 5, nu vismaz, nu jā, vai līdz pēdējiem klientam. Nu un ir arī mājaslapa radeksogre.lv. radeksogre.lv, un tur arī var nopirkt visu tur var šito pasūtīt, mēs atradam kurjerīšu ļoti labi strādā tagad Latvijā. Mums, nu, principā 2 dienu laikā ir jau klāt mājās. Ir īpaši uz krāsiņām tagad ļoti daudz sūta kaut ko piekrāsot maziņus, nu, lai
nebraukt un netērēt laiku tur. Par maz, bet godīgi samaksā atved kurjers.